Видео YouTube раз в фильме, не супер видео. Видео нахуй. Tā ir MX1, MX2 klase. Jā. Pēc motoriem dzirdat, vai ne? Skatītāji. Četaktaru motori. MX1, MX2 klase tā ir. Kur braucā Šilēka un es jums apsolījos parādīt, ka Gaujas kausa mototrase un viņi ir. Šeit viņi ir mototrase Gaujas kausa, kurā notikās. Tas ir superkausas, nav Gaujas kausas, bet no. Ar MX1, MX2 klasi šitāda ir. Tādi krosi vairāk nekad Valmierā nebūs. Tas ir toči Gaujas kausa mototrase. Ja jūs atceraties video, kurus jums rādīju Gaujas kausa mototrase, kura ir sen jau aizaugusi jau un pamesta novārtā. Un šobrīd atjaunojām tikai zilākā un autotrase, kurā notiek autokross un viss pārējais. Bet šī trase netiek atjaunota, es nezinu, kāpēc, šādas sacensības vairs Valmērā nenotiek, bet, leģendārais motokross Gaujas kausa, es domāju, ka daudziem palicis atmiņā kā motokross, kas bija ar lielu prestižu. Otrais aiz Vaidavas kausa, un patās bija viņš. Praktiski Vaidavas kausam šogad būs 56 gadi. Es domāju, Gaujas kausam arī būtu kādi 55, ja kāds 5 gadus vēl kāds būtu taisījis. Būtu ļoti jauki, ja vēl kāds uztaisītu Gaujas kausu. Trasē ir bijuši tik daudz visādi mēsli. Ziniet paši, kā ir uzturēt trasi vai tādu prestižu gonku uzējot kā šito, vai ne? Starp citu, es kopā ar Vilni Petersonu un Peķku un visu Gaujas kausa komandu mēs šo Gaujas kausu uztaisījām 2008. gadā un liels prieks ir, bet tas ir superkaus, tas nav Gaujas kausa, bet tas ir superkaus. Ar Māri, es nezinu uzvārdu, bet Māris no Superkausa fonda, kas taisīja šo gonku, jā. Šajā motokrosā nepiedalās blakusvāģu ekipāžas, kuras izņemtas ārā. Es nezinu, kāpēc, bet blakusvāģu ekipāžas šeit nav. Un, te ir 50, 65, 85, 525, 250, MX1, MX2 un kvadra klasi tikai.
Es nezinu, kāpēc superkaus bija tāds, kad viņā nebija viņā nebija blaksvaļa klase un ļoti grūti bija. Šeit ir kvadru klase, jau redzat, jau ir kvadri open, jau tiek laisti jau. Kā jūs domājat, skatītāji, šajā trasē, Gaujas kausā, ja? Šeit bija šeit pilns bija visa cilvēkiem, te bija vienkārši pūlis, kas notika Gaujas kausā. Bet kas ir superkausā, ir, paši redziet, kā tur ir, Nav apmeklējumi vispār nekādi. Ir jau interesanti gonga, bet, ziniet, Gaujas kauss ir Gaujas kauss un atkārtoju vēlreiz, tas ir superkauss, kuru rīkoja superkausa fonds līdz brīdim, kamēr bija nauda un pēc tam jau vairs nē, jo pēc tam jau ja tev zemes īpašnieks paprast 2000 par zemes īri, tas ziniet paši, bet tas nav normāls.